Labdien, labdien visiem! 25. jūnijas, 26. gads. Šodien nāk ar tādu nopietnāku, garāku video par to situāciju, kāda ir ar mani, ap mani, ja, un kuru, nu, ja tā pareizi novērtē, acīm redzot, es pats esmu izvēlējies, ja, un kā es viņu plānoju risināt. Jā, tātad video ir galvenokārt domāts gan maniem kreditoriem, bet nu, viņš ir tā pašā laikā arī publisks. Viņu var apstīties ik viens cilvēks, ja, un nu, es paredzu, ka arī daudz noskatīsies. Ja. Tātad šodien esmu situācijā, kur vēlos godīgi atrisināt. Ja, daudzus gadus veidojot biznesu, veidojot pēdējos gadus Marshall aplikāciju. Jā, tātad ieguldot visu savu enerģiju vienā projektā, kuram es tiešām ticu, ka tas varētu būt ļoti labs. Jā, esmu daudzās lietās izdarījis, nu, nonācis situācijā ne tajā, kurā es gribētu. Jā, un ir pienācis tas brīdis, kad nu, man tā kā ir. Acīm redzot, jāsniedz maksātnespējas process, gan savējais, gan iespējams arī savu uzņēmumu, jā, jo šīs saistības ir izveidojušās tik lielas. Un situācijā, kad man vairs cilvēki netic, jā, tad nu, ir vienkārši, acīm redzot, beidzot jāmet ego pie malas, jā, un tas jādara. Jārunā arī par to godīgi, atklāti, pilnīgi skaidri, tā kā tas ir. Ja? Tātad man ļoti daudz cilvēku palīdzējuši. Tāpēc, ka man tic, nu, varbūt, ka nu, tie, kurus es pazīstu sen, varbūt tie visi zina, ka man agrāk bija ļoti liels bizness būvmateriālu jomā. Jā, teiksim, es biju 2005, 2006, 2007 gadā tur, nu, miljonāru topos Latvijas ar būvmateriālu tirdzniecību. Jā, un tad šis bizness aizvērās. Un ir cilvēki, kas man ir palīdzējuši jau neilgi pēc tam, kad aizvērās, nu, aizdevuši tur naudu. Un ir cilvēki, kas man ir palīdzējuši vēlāk. Jā, bet visu šo laiku nu, ir sanācis tā, ka skrienot pēc lielām ambīcijām, mēģinot visu laiku uzlikt kaut kur ļoti augstu, ļoti strauji. Jā, tā ir tā mana daba. Drosmīgs esmu, jā, ambiciozs cilvēks, tas, ko ļoti daudz māca tādiem būt. Jā. Nu, esmu mazliet, nevis mazliet, būsim godīgi. Nav jau pārāk traki iebraucis otrā grāvī situācijā, kad nu, veidojot, cenšoties izveidot kaut ko liels projekts, jā, piesaistot investīcijas cilvēkam, man vairs nerunā, jo daudz kas nav sanācis, jā, netic. Un rezultātā ir tā, ka esmu iekļuvis saistībās, kuras ir aptuveni, nu, precīzi nezinu, ap 600 000 eiro. Jā, un pats palicis, tā teikt, bez dzīves vietas. Šobrīd atrodos nu, māsas dzīvoklī vienā, jā, bez dažām dienām, bez auto un bez naudas, jā, bez nekādiem līdzekļiem un bez iesāktiem projektiem. Un situācijā, kad man cilvēki arī vairs nu, neusticās un nevēlas nekādā veidā ar finansiāli palīdzēt. Ja. Nu, ko, pienācis laiks mainīt dzīvi. Tā nopietni mainīt dzīvi, jā, bet, protams, nu, viens ir mainīt dzīvi, jā, teiksim, saprast, beidzot sākt ievērot, varbūt arī finansiālo pratību, vispirms kaut kādu pamatu taisīt, nu, pēc tam būvēt kaut ko lielāku, jā, bet mans uzdevums šodien, tas mērķis ir atrast risinājumu, kā šīs saistības, kuras ir, nu, ap 600 000 varētu būt, jā, 2 gados visiem cilvēkiem samaksāt. Ja, un šeit ir runa par godīgu procesu, nevis par juridisku procesu, par godīgu, nosacītu maksātnespējas procesu, kurā es piedāvāju ar visiem saviem kreditoriem norēķināties proporcionāli viņu summām. Ja, šeit ir runa gan par tiem cilvēkiem, kas ir privāti aizdevuši, gan tiem, kas caur maniem uzņēmumiem, gan arī tiem, kam es esmu galvojis. Ja, cilvēki iegādājās Marshall akcijas pagājušā gadā, es galvoju, ka es pēc gada atpirkšu atpakaļ tur par noteiktu cenu, jo tur viss neaizies. Ja, viņi šodien nevar atpirkt, ja arī tie tur viss ir iekšā. Ja. Tur var nākt arī Altums, kas ir aizdevis Marshallam, kuru mēs esam galvojis. Tur var nākt City Finance, nebanka kreditētājs, kur mēs arī esam aizņēmušies. Kur arī es esmu galvojis, vai vēl tur nebanka kreditētāji, kam ir saistības. Ja? Var izvēlēties juridisko procesu. Šīs ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Ja? Juridiskie procesi, mēs ļoti labi zinām, nenes rezultātu tādu, kādu viņiem vajadzētu nest. Ja? Savukārt process, kas tiek izveidots godīgi, ja? Ar domu atrisināt situāciju, to izdarīs un pat ļoti labi.
Jā, un par to es esmu ļoti pārliecināts. Ja? Nu, lūk, tātad, ko es piedāvāju? Ja? Bet pirms es to saku, jā, protams, kad es vēlos tagad, šodien 25. jūnijas, tad mēneša laikā līdz 25. jūlijam, ar visiem saviem cilvēkiem, kam ir tā teikt, kam es esmu, par kuriem man ir saistības, jāteiksim, tad iziet cauri summām, līgumiem, vienošanām, kas ir mutiskas, jā, arī bijušas un visādas dažādas savādākas. Jā. Saprast precīzi summu, jā, teiksim, salikt visu smuku Excelītī, jā, lai mēs esam pilnīgi skaidrs starp situāciju, no kurienes mēs ejam ārā. Ja? Nu, lūk, un, protams, ka neskaitīt nekādus procentus. Ja? Nu, piedodiet, tas šajā gadījumā visiem tie nosacījumi arī līdzīgi kāds ir maksātnespējas procesā vienādi. Ja? Teiksim, ejot ar šīm summām, kas ir bez procentiem. Ja? Nu, lūk, tādā veidā to izdarīt viena mēneša laikā. Ja? Un mans mērķis ir šo procesu ne tikai norēķināties ar visiem cilvēkiem, kam es esmu, par ko es saistības, jā, bet arī parādīt cilvēkiem, kuri ir nonākuši grūtās situācijās, ka jebkāda situācija var izsināt. Ja? Un parādīt, ka trešajā gadā var nopelnīt miljonu. Ja? Un mans plāns ir šo visu darīt pietiekami arī publiski. Ja? Tad paralēli šo ieliekot iekšā, pievienojot tām arī tādu pašizaugsmes, savas mentālās noturības, attīstības kursu, pie kā es strādāju, veidošanas. Jo kāpēc es to daru? Pie manis pēdējā laikā arvien biežāk vēršās arī dažādi cilvēki, uztic dažādas savas problēmas, ja, teiksim, un prasa padomu par risinājumu. Jā, jo, acīm redzot, redz, ka kā es esmu mainījies, jūs zināt, es esmu daudz sociālos tīklos, jā, un tāpēc arī man ir arī paralēli atnākusi tāda pārliecība, jā, kad es ar šo daloties varu arī ļoti daudziem cilvēkiem palīdzēt. Jā, un to es arī noteikti darīšu. Ja. Bet, pirms mēs ejam tālāk, es parādīšu tad maziņu, teiksim, tabuliņu, kā es piedāvāju šo principu kreditoriem, un tālāk jau izstāstīšu vēl par dažām lietām, ko es nolēmu stingri mainīt, ja, un, teiksim, kādus es redzu variantus, un kādus varbūt arī kāds man var piedāvāt. Ja. Tā tad nošērošu ekrāniņu. Ja? Tātad kāds ir princips? Ja? Kāds ir princips, kā lai mēs sektu šos izmaksas? Ja? Loģiski, lai nopelnītu 600,000 divos gados un vēl miljonu un vairāk, ja? Ir jābūt zināmam resursam. Ejot strādāt uz fabriku un darot vēlnu darbu, to neizdosies. Ja? Bet tā pašā laikā es no šodienas sāku ievērot to principu. Vispirms nopelnām un tad ejam tālāk. Nevis būvējam teikt, ambiciozus gaisa pilis, ja? Vai pārāk ambiciozus produktus, ja? Bez finansējuma riskējam viņus taisīt. Tā kā es esmu vienmēr riskējis visu laiku, man ir ļoti liels tieksme uz risku. Ja? Teiksim, man ir riska tolerance ļoti augsta, kā teikt. Ja? Tad vispirms tik galā ar basicu. Ja? Teiksim, lai es basicā dzīvotu, tas ir 3,500 eiro mēnesī, kur es vienkārši varētu noīrēt. Lētu dzīvokli par 500 eiro plus komunāli, lētu automašīnu arī apmēram tādā pašā summā. Būtu man ēšanai, būtu sakariem, būtu man dažiem cilvēkiem pa bišķiem, kas man palīdz, ja? Lai, teiksim, mēs varētu atspērties un to visu darīt. Ja? Visu, ko es nopelnīšu katru mēnesi virs šiem 3,500, 70% es maksāšu kreditoriem, ja? Līdz pilnībai saistību nokārtošanai. 30% sev. Ja, tas tādā veidā arī savu dzīves līmeni paralēli padrusciņai ceļot uz augšu, ja, teiksim, atļaujoties vairāk. Ja. Es esmu pieredzējis dzīvot krietni dārgāk, ja, ticiet man. Ja, un, ja saistības tiek nokārtotas, mērķis nokārtot 2 gados, bet ja tas izdodas ātrāk, un tas var izdoties pilnībā arī ātrāk, arī gada laikā, tad es turpinu visiem kreditoriem novirzīt daļu no savas nopelnītās naudas. Bet tad jau 50% līdz šiem 2 gadiem. Ja tas notiek ilgāk, tad mēs darām to ilgāk, līdz tam brīdim, kamēr tas tiek izdarīts. Ja? Tādā veidā. Ja? Savukārt, ja kāds cilvēks ir gatavs, redz, tic manai enerģijai, tam, ko es daru, kā es eju caur šo situāciju un saprotu, ka tādā veidā tiks risinājums,
un ir gatavs šodien arī nedaudz palīdzēt, lai uzsāktu, jo es esmu sevi pilnīgi tādā situācijā interesantā, kad iespējams pēc pāris dienām nevarēs no skrien aizbraukt, ja nav ar ko. Un nav jau no kurienes, nav jau kur dzīvot. Ja, nav ar ko, tādā veidā nav par ko pārtiku nopirkt uz sitienu. Tā ir, bet es zinu, ka tas vienkārši ir jārisina. Jā, līdz šim man nav izdevies risināt basiku, jo es esmu ar galvu visu laiku iekšā lielajā projektā, fokus, kā piesaistīt investīcijas. Tagad nolaižoties lejā, ja, bet netērējot vairāk par šiem 3,5, tad maksimums 10,000. Ja, tad tādā veidā, vai pa kādam, ja, tad tādā veidā šos saistības mēs ieliksim tabulā ar dubultu koeficientu, ja, un tad cilvēki nopelnīs vairāk naudas tajā brīdī, kad es sākšu pelnīt un atgriezt. Ja. Lūk, kā mēs to darām? Atteiksim, mēs līdz 25. jūlijam piesakāmies, ja, lai mēs visus varam salikt vienā tabuliņā, ja viņus sākšu jau ātrāk likt. Ja. Ja, un mēs izveidojam atsevišķu Telegram grupu. Jā, es piekrītu, ka varbūt kāds cilvēks negribēs tur būt tā kā ļoti publisks. Jā, Telegramā pirmkārt var redzēt visu vēsturi, otrkārt Telegramā var izveidot, nezinu, username vai bez username, nerādot telefonu numuru, ja, teiksim, viņš ir ērtāks, ja, kur es dalīšos iekšā visu informāciju par finansēm, kas man izdodas. Tur būs diezgan daudz man privāta informācija. Protams, kā es tur tērēju pirmos 3,5 vai savu naudu, es tur nedalīšos, ja, bet vēlāk kursā rādot, kā jau tādā, tur gan es cilvēkiem apmācībā to rādīšu, uz ko es viņu virzīju, ja, teiksim, kas bija svarīgāks, ja, teiksim, kādā secībā, tas tur būs manā kursā, ja, to es arī mazliet parunāšu. Ja. Lūk, un es aicinu nākt ar kreditoriem ar dažādām idejām un ierosinājumiem, ja, jo tas ir ļoti svarīgi. Jo nevienmēr es esmu tas, kurš atrod pats tās idejas vislabāk. Ja? Man ir tieksme, tā viena no lielākām kļūdām būt pārāk ambiciozam, pārāk drosmīgam, pārāk, teiksim tā, paviršam, varbūt lēmumu pieņemšanā, pārāk, ik pa brīdim es neiedziļinos pietiekami dziļi, pārāk drosmīgi uzņemos virzību. Ja, un tas ir viena no manām lietām, kas ir mans trūkums. Tas pat ir numeroloģijā ierakstīts ar saknēm iekšā. Ja. To, ka man 20. gadā pirmo reizi aiziet uz konsultāciju pie numerologa ļoti labi. Man tā pateica, ka man vajag no malas vai no lielāka partneri vai cilvēku, kas man palīdz uzstādīt strateģisko mērķi. Man likās, kādas muļķības, ja, teiksim, un tad es saprotu, ka tas ir pilnīgi pareizi. Ja. Tā kā arī tas, kas būtu ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs, ja, teiksim, iedot, varbūt vilni šādu projektu, varbūt tādu, varbūt tur kādam ir ideja, kādu biznesu taisīt, kur es varu nākt arī vēl kā potenciāli, teiksim, cilvēks, kas vada jau enerģijas, jo man ir milzīgi daudz, ja, teiksim, tādā veidā. Visas metodas man nav pieņemamas pelnīšanai, es neplānoju iet tīkla mārketinga, tos piramīdu projektos, kuros es esmu bijis daudz, un tur var ļoti ātri nopelnīt. Var atrast ļoti labu projektu, hypīgs projekts, aicināt cilvēkus, es to protu. Jā, es to varu izdarīt ārpus Latvijas, Krievijā, es to protu izdarīt, ja, bet es zinu, kā karma nāks atpakaļ. Es to nedarīšu vēlreiz, ja, es to protu. Ja, bet es esmu stingri izvēlējies neiet tajās, kur es zinu, ka cilvēki galā aiz manis pazaudēs naudu. Ja. Jā, viena lieta ir, kamēr tu tici, ja, un domā, ka tas viss strādā, tas tā ir viena lieta, bet es jau arī atzīstot, teiksim, savu biogrāfijā, ja, teiksim, bija brīži, kad sāc jau saprast, ka īsti nav, bet turpini aicināt cilvēkus. Ja, to es vairāk nedarīšu, ja, teiksim, un tādā veidā. Ja, tāpat neiešu pie bagātas sievietes dzīvot, kas man nepatīk. Tas ir joks, bet katrā jokā ir daļa taisnības. Ja. Lūk, un nav nekāda pieļaujama grupā, nekāda žēlošanās, ja, teiksim, mēs kāpēc tā un kāpēc šitā, vai būt ne, un tā tālāk, un kāda ir mana situācija, to gan lūdzu nedariet. Kreditori, tas nav pieņemams tikai konstruktīvi. Ja tā būs, tad būšu spiests tos cilvēkus, kas nevēlas būt šajā te, nolikt tā kā beigās, tā kā visiem ir nosaktas saistības un tajā brīdī. Ja? Lūk, un kā tas izskatās Excelītī, ja? Pēksim, vēlreiz, ja mēs paskatāmies vēl precīzāk par šīm finansēm, kā es to plānoju, teiksim, darīt, ja? Tad es te uztaisīju arī mazu Excel tabulu, ja, teiksim, pirmie 3,5 tūkstoši. Nav svarīgi, kam es tieši tur, cik daudz tērēju, tas orientējoši. Tur īriem, autodēšanai, ja, teiksim, tur kaut kādi daži pirkuma servisi, ja. Noteikti man ir vajadzīgi palīgi cilvēki, kas man palīdz, ja, teiksim, pie sociāliem tīkliem, pie prezentācijām. Man neliela nauda ir jāmaksā, ja, teiksim. Tas ir tas bāzes minimums, lai es varētu
varētu, teiksim, darboties, ja, nu, pie 3,5, nu, piemēram, nopelnu 10,000, tad jau no starpības no 7, 70% tas ir 4,5 jau aiziet saistības kreditoriem, ja, nu, es domāju, ka pragmatiski ejot, tas ir ļoti ātri izdarāms, ja, nu, ceļš vēl papildus ar kādām idejām, ja, enerģijas man daudz. Nopelnot 25,000, tie jau būs 15,000, ko mēnesī varēšu sekt kreditoriem. Ja tā ideja ir sekt katru mēnesi, ja teiksim, proporcionāli teiksim, tām summām, ja, kas visiem ir nu, nopelnījuši 100,000 mēnesī, tie jau būs 67,000, jau kas tiek sekti kreditoriem, ja teiksim, tādā veidā aizejot nu, sedzot šīs saistības, jā, kā vēlreiz saku, tas ir bez procentiem, bet viss tomēr proporcionāli saņem. Jā. Nu, lūk, ja tiešām kāds saka, nē, es te negribu būt tur iekšā, viss tur tā tālāk, man ir, paldies, tiešām ir cilvēki, kas man savulaik ir palīdzējuši, saka, un tu tiksi galā ar visām, visu tad kādreiz atdos, jā, super, viss cieņa, ja, nu, ja negribu būt, nu, tad ir jāiet beigās, ja teiksim, tādā ziņā. Ja. Nu, lūk, tad, tas, ko es mainu šajā brīdī, jā, ir tas, ka es nu, vairs neeju ambiciozus projektiem, kur man nav nauda. Tad vienmēr vispirms ir basics, un tad soli pa solim uz priekšu. Nevis tā kā es iepriekš. Ieņem galvā, ka šis ir jāuzstājas cīnos. Ja? Nu, šeit gan ir labs piemērs. Ja? Savu laiku man bija būvmateriāla nu, tirdzniecība, tāpēc mums aizvērās savu laiku. Ja? Un tad cilvēki no bankas teica, vēlāk arī privāti, nu, kāpēc jūs tur tā necīnīties? Jūs taču varētu vairāk cīnīties. Ja? Teiksim, ja? Man liekas, ka mēs tā cīnījāmies. Ja? Tad tagad es esmu ar maršrutu iegājis varbūt otrā grāvī, cīnoties vēl un vēl un vēl un vēl. Tā kā jau viss loģika saka, varbūt, ka to nevajag darīt. Ja? Nu, visādi. Ja, un tad es vienkārši kaut kādas zīmes salieku, kad redz, man tas ceļš ved uz to pusi, kur es tomēr turpinu to darīt. Nu, rezultāts ir šāds. Ja, bet es viņu neesmu bēdīgs. Es saprotu, ka man bija šeit jānonāk tik zemu, lai es varētu atrast sev veidu, kā ātri nopelnīt un pēc tam kļūt ļoti jaudīgs. Ja, teiksim, pēc tam, lai es atkal atgrieztos, nu, tiešām miljonu pelnīšanā katru gadu, jā, jau dažu gadu laikā, nu, tad man ir acīm redzot, bija jānonāk šādā situācijā, jo šajā visā maršruta laikā nu, es esmu arī ļoti daudz sevi ieguvis un ko es varu nodot cilvēkiem, gan tur svārs, veselīgs dzīvesveids, alkohola nelietošana, tur attiecību jautājumi saprotami, tālāk ir viss šī garīgā mentāla attīstība. Jā, nu, es šodien jūtos pilnīgi brīvs, pilnīgi pārliecināts, jā, lai gan pirms 4 gadiem, kad vēl maršruts nebija sācies, jā, kad nu, man vēl bija dažādi mazie biznesiņi, jā, tur instrumenti, tur apbalvojumi biznesa, ja, ko es savas daļas pārdevu partneriem un vēl tur šādi tādi. Bet tad jau sāk iet tur kriptās visādas nu, negadījumi. Jā, atkal ambīcijas lika domāt, ka tur visu nopelnīsim, nezinu ko, ja, un sākās tie zaudējumi vienai uz otriem tur, ja, un tā situācija pirmo reizi kļuva grūtāk, par kādu šodien es vienkārši teikt, wow, mēs jau esam jau pusi jau bez mazai ārā no saistībām. Nu, tuvu tām, ka puse būtu ārā. Es vienkārši būtu zirgā tajā. Tad es domāju, taisīt pašnāvību. Ja? Tas nopietni domāju, toreiz taisīt pašnāvību. Ja? Pie tādas situācijas, pa kādu šodien būtu vienkārši wow, kādā priekā. Ja? Nu, lūk, un tas ir, nu, līdz ar to devis man ļoti, ļoti, ļoti lielu jaudu, ja, teiksim, un nevēl cilvēki jau pie manis griežās, ja, ar, nu, šādi tad ar kādiem padomiem, un tieši tāpēc arī nu, daļa savas šie visi būs arī manā kursā. Un es arī šeit vēlreiz parādīšu. Jā, es lieku noteikti savu kursu, jā, un es arī ļoti nu, viennozīmīgi redzu, ka no savu kursu es noteikti kaut ko pelnīšu. Jā, teiksim, bet ar to noteikti nevar nopelnīt visu to summu. Jā. Tieši tāpēc es, nu jā, tad vēlreiz pabeidzot to, ko es mainīšu, jā, tad es neiešu uz tādām ambiciozām lietām. Jā. Es, kā lai saka, nelielīšos sociālos tīklos, man patīk krievu valodai tas teiciens uz pešņu uz pehi, jā, teiksim, veiksmīgā veiksme, jā, kur cilvēki lielās, kā viņiem forši iet, lai tikai piesaistīties, būšu ļoti patiesi. Jā, man ir sajūta, nezinu, no malas redzams labāk, protams, bet manuprāt, man ar ego jau ir pilnīgi viss kārtībā. Varbūt kāda nianses vēl palikusi, ja es spēju par jebko būt pilnīgi atklāts, ja, teiksim, ja, dzīvošu saskaņā ar finansēm, nevis ar ambīcijām. Ja, un tajā brīdī, kad
būs kāds, nu, varbūt lielāks, ambiciozāks projekts, viņu sākšu darīt tikai tad, kad tiešām būs finanses. Nu, tad tiešām pietiek, nevis tās kļūdas, kas tika izdarītas Mašvilā. Piesaistam daļu, turpinam, piesaistam daļu, turpinam, ja, teiksim, tādā veidā. Tā vietā, lai pateiktu stop, piesaistīsim visu un turpināsim, ja, vai arī neturpināsim, ja nepiesaistīsim. Nu, līdz ar to šādā veidā. Nu, plus, pilnīgi iespējams, kad būtu man pareizi atrast varbūt arī kādu lielu partneri, ja, jo savu laiku, kāpēc man auga biznesa savu laiku augšā, ja, daudz cilvēku to nezina. Jā, tad būvmateriāla laikā, kad es arī savu laiku miljonus tur pelnīju, nu, līdz miljoniem tur tikām, jā, tur dažus gadus no vietas, jā, tā pelnījām. Jā, man bija lielāks partneris Inns vārdā, jā, kuram ir lielāks akciju daudzums vai kapitāla daļa daudzums, jā, un es nevarēju pieņemt katru lēmumu pats, jā, un man ir, es esmu vairāk kārtīgi to arī postos teicis, ka es tādu partneri labprāt atrastu, jā, nu, jā, iespējams, ka kāds arī atradīsies, ja, kas ar ko būs kopā. Un pilnīgi iespējams, es varu darboties kādā citā lielā projektā kā vadītājs ar labu atalgojumu un kaut kādiem procentiem papildus un tā tālāk. Ja. Tas, kas ir mani iesāktie, tā teikt, virzieni, ko es esmu sācis darīt un kas ir manas šī brīža tās vērtības vai, teiksim, tie aktīvi, ar ko es varu startēt, jā, teiksim, tad ir manas zināšanas, ko es varu ielikt kursā. Jā, teiksim, tie ir mani sociālie tīkli, kuriem ir sekotāji kaut kāds daudzums, jā, un man ļoti patīk ar viņiem runāt un komunicēt. Jā. Tas ir Daitex tokens, kas ir izveidots, nolaists lejā, bet tur ir ļoti labi viss sakārtots tā, ka viss tā radīts, kā viņš, kad viņu nevar tur pieprintēt klāt, un jau vēsturi uz kā pamatu var ļoti daudz ko izdarīt. Jā, un vienīgais projekts, kur es tā vēl paralēli bez maršruta iesācu šobrīd, jā, jo man daudzus gadus nav bijušas tās idejas, ir šis Chainlotok, kurš arī varētu būt. Jā, es nesaku, ka 100%, bet ļoti liela pašam sajūta tāda, ka tas varētu būt projekts, ar ko arī to miljonu var nopelnīt pat gada laikā, varbūt, vai 2 gadu laikā, pilnīgi noteikti, kur tā investīcija ir vajadzīga krietni mazāk un tas laiks, lai viņu palaistu nekā mašīnu aplikācijai. Tas ir tas, kas man ir. Ja? Vai es ar šo saku, ka mašīnām beigas? Nē, nekādā gadījumā. Ja? Tāds projekts kā mašīna, tā ir daļa no manas misijas. Ja? To es saprotu arvien vairāk. Es tikko arī atgriezos no 3 dienu tāda Jāņos festivāls, ja? Kur neviens nelietoja alkoholu. Būtība, ja, ķegumā, ja, paldies manai māsai Vitē, kur man uzdāvināja biļeti, jo nebija iespēja viņu tur apmaksāt. Ja. Un tur ļoti daudz šīs arī prakses un ļoti daudz cilvēki, kas ar visādām tādām lietām, kas saistīti ar visumu, ar sevi, ar pārliecību, ar apzinātību, ar enerģijām, ar dažādām šādām lietām, tur visādām meditācijām, jogām, visādiem rituāliem un daudziem cilvēkiem parunāju. Lai vien vairāk saprotu, man liekas tā bilde kopā, ja, teiksim, kādas zināšanas vēl ielikt gan savā kursā, gan mašfulā, un tās lietas ir tās, kas ļoti labi tur viena otrai varētu papildināties un izveidoties, ja, un tādu projektu es noteikti atgriezīšos pēc kāda laika, ja, varbūt arī ātrāk, ja parādīsies tomēr kaut kādi varianti ar investīcijām, bet, jābūt godīgiem, ja juridiski šodien, mašo kreditori kā Altums, kā City Finance vēl kādi, nolems juridiski vērsties un tur pret uzņēmumu, tad arī šis lijā finansējums tiek pazaudēts. Tad tur juridiski nebūs nekas, tad tas būs vēl kaut kā savādāk nākotnē, ja, teiksim, kur tad skatīšos, kādā veidā to varēs izveidot. Ja. Lūk, tādā veidā, tā kā tādā veidā es eju uz priekšu, ja, teiksim, ko es vēl mazliet špikerīts ir pierakstīts. Jā, tad publiski es to darīšu tieši tā, lai piesaistītu uzmanību uz tādu kā kursu. Jā, tur būs tā doma, kā no mīnus, tur tāda konkrētās cipara, kur mēs te saskaitīsim kopā, jā, līdz 1,3 miljonam gados, jā, lai motivētu arī cilvēkus būt grūtās situācijās noticēt un tā tālāk. Es zinu, ka tas man noteikti padosies. Ja? Process ir ar domu uztaisīt godīgi visiem samaksāt, ja? Neskatoties uz visādām juridiskām niansēm. Vārds ir pāri līgumam. Ļoti daudz man pazīst cilvēku, kuri zina, ka
kad ir visādas mutiskas vienošanās, kas netiek uz papīra rakstīts. Un tas ir normāli, un tas ir pašsaprotami, un tas man ir absolūti pieņemami. Ja? Un tieši tādā veidā es nāku šeit pretī. Jā, ar savu piedāvājumu, kā risināt, palīdzību man ir vajadzīga, lai es atkal neiebrauktu pārāk lielās ambīcijās. Es pilns respektu, tur nav nekāds ego, tas ir, es ieklausos, ja, jo šie gadi pēc tāpeksa, kad es visu laiku biju visos projektos tā kā galvenais lēmumu pieņēmējs, ja, nu, tomēr ir bijis arī tas, ka vienpersonīgi bieži esmu iebraucis sauzās, tā var vienkāršiem vārdiem sakot, ja, to es pieņemu, ja, to es pieņemu, to es tādā veidā esmu gatavs teiksim, pieņemt un darīt, iet uz priekšu. Ja? Tad visi, kas esiet, būs šajā sarakstā, nu, domājiet par kripto maciņiem un par iespēju atlīdzību pārskaitīt uz uzņēmumiem ar kādu rēķinu no kāda uzņēmuma. Ja? Teiksim, tādā veidā, ja kādam nav tie kripto maciņi, tad nu, viss vienkārši uztaisīsim. Ja? Pielikšu arī zem šī video kaut kur aprakstā linku uz Chainloto loterijas to projektu, ja, kādu mēs viņu redzam, tur ir runa par Āzijas tirgu, par nu, ar visām licencēm vispārējo. Jā, ko es redzu, lai norēķinātos, nu, aicinu visus, kā lai saka, pieņemt arī tā skaitā tos kreditētājus, kas ir oficiālie nebanku un Altum un City Finance visiem nosūtīs šo video, ja, teiksim, viņš būs arī publisks, ja. Nu, tādā veidā no šīs situācijas tikt ārā, ja, tikt ārā, teiksim, kaut kādi ierosinājumi, kā uzsākt tieši tagad no situācijas, kad nav no kurienes atspērties, protams, par tiem arī būšu ļoti pateicīgs, ja, vai kādiem variantiem, ja, un uz priekšu. Un uz priekšu, jā, un uz priekšu, un tikai uz priekšu, un uz pozitīvu un uz jaunām uzvarām. Jā. Tā kā paldies visiem, kas ir nostījušies līdz galam. Varbūt pat kādu varat padalīties šo video, jā, teiksim, kuram varbūt varētu būt kāds idejas, kuram varbūt es varētu likties interesants kā biznesa partneris, kā menedžeris, jā, teiksim, jo nu, arī to es ļoti labi apzinos, ka man viena no stiprām pusēm ir vadīt lielas komandas, jā, izveidot viņus un vadīt. Jā, savu laiku mums ļoti labi izdevās būvmateriāla laikā, tāpēc laikā man personīgi. Jā, tā ir tā iemaņa, kas ir dabīga. Jā, kas ir dabīga nākusi, nevis iemācīta. Jā, kas ir dabīga man. Un tas ir viena no lietām, arī, ko var nodarboties. Dabīgi man ir arī pasniegt zināšanas, jā, kas man ļoti patīk. Jā, un vēl dažas lietas dabīgi. Ja. Tā kā labi, pietiks. Es domāju, būs pietiekami garš video. Paldies visiem par uzticību, sapratni un esiet pozitīvi. Un viena lieta vēl gribu pateikt, jā, kāds nu, ir forši saņemt cilvēkiem, kad kāds piezvan, oi, Vilni, neuztraucies, būs labi. Jā, nu, ticiet man, es neuztraucos, es esmu gatavs pamierināt kādu arī no jums, varbūt, jā, kuram iet krietni labāk, ka būs labi, ka neuztraucieties par dzīvi, jā, tā kā tur viss kārtībā, jā, un lai visiem forša diena un uz sadarbību un uz tā teikt, skaistiem, lieliem, labiem darbiem, nu, cilvēku labā un arī savā labā, protams. Jā. Paldies!